vakar visiem. Visi ir noguruši, laikam, bet es ceru, jūs man tomēr izturēsiet kaut kādas 3 minūtes, ja? Es gribu sākt no tā, ka es iepazinos ar Jūliju jau 13 gadus atpakaļ, kad man piedzima dēls. Un es sapratu, kā es vispār varēju, uzdrīkstēju vispār kādu atvest uz šo zemi. Un skatoties apkārt tās ziņas par progresīvajām vērtībām no visām valstīm, es vispār nesapratu, ko es izdarīju, bet es aizgāju uz baznīcu un lūdzos Svēto Nikolaju. Es teicu, tu esi tik, padomāju, ka es drīkstu vispār kādu piedzimt un kādu atvest uz šo pasauli, tad rādi man ceļu, kā man vispār viņu pasargāt. Un kopš tā brīža sākas mūsu tāds ceļš, kad mēs runājam par bērnu aizsardzību, likumības jautājumos. Un Jūlija Stepaņenka bija vienīgā deputāte, ka toreiz mums vispār atbildēja uz mūsu vēstuli. Un es kā mamma atnācu pie viņas ar standārtiem, Jūlija paskatījās un es biju pārsteigta, viņa saka darboties. Un es sapratu, ka tomēr deputāts, ja viņam ir pareiza tāda, iekšēja tāda enerģija, tad viņš tiešām var daudz ko panākt. Un mēs sākam darboties kopā, un tur bija tiešām rezultāts, par ko es viņai joprojām pateicīga, vienmēr. Un pēc tam, tad, kad jau kļuvu par sabiedrības tādus cilvēku, kurš dara kaut kādu labumu, mēs kopā ar Innu Djeri, tas ir Noras LKS apvienības, bet partijas, viņa bija toreiz arī deputāte Rīgas domē, un mēs arī uztaisījām to stadionu Juglā. Tas bija arī mūsu tā kopējais panākums. Es sapratu, ka tomēr es varu šajā partijā kaut kāds rezultātus dabūt. Un tikai tādēļ, ka man tomēr tā iedvesma ir, ka kaut ko var sasniegt, tāpēc es esmu šeit. Un runāt vēl par 2 tēmām, par kādām es nevaru klusēt. Nezinu, kāpēc, bet tas sanāca. Un es domāju, ka jūs ļoti labi zināt, ka ja mēs paskatāmies uz Latvijas tautas uzvārdiem, tad Bērzini, Liepas, Ozoli, Dārznieki, tie ir tie uzvārdi, kas ļoti plaši šeit ir un laikam nekur citur. Taču šodien mēs redzam, ka šī sakne tiek brutāli nocirsta, neskatoties uz zaļumu aizsardzības direktīvu. Un tad, ja mēs turpināsim iznīcināt dabu un ignorēt cilvēku pamatvajadzības, mēs riskējam, ka šie skaisti uzvārdi paliks vien kā atbalsta dokumentos vai skumjš ieraksts pieminekļos, par ko šodien pieminēja jaunatvieši. Un man ļoti patīk, ka Suverena vara aktīvi iestājas gan par kokiem Imantā, gan tagad mēs vācam parakstus par Juglu, par Brāļa ielas alēju saglabāšanu. Un es ceru, kurš nav parakstījis, tad būs iespēja parakstīties gan mana balss ir iniciatīva, kur to var izdarīt. Un vispār ļoti svarīgi tagad runāt arī par to, kas notika Ulbrukā, un tomēr mēģināt no visām pusēm saglabāt mūsu valsti, mūsu zaļumu. Un es aicinu visus deputātus, kas šodien strādā, aktīvi iesaistīties aizsardzības darbā, ne tikai TikTokā, bet arī rakstot dažādus iesniegumus, speciālas pārvaldes vai vides aizsardzībās kaut kādas dienestos, ko Jūlija Stepaņenka arī tagad jau dara. Vēl es domāju, ka es ļoti piekrītu Karīnai, kura šodien runāja par koku stādīšanu, un es ceru, ka tomēr koku stādīšana mūsu valstī tomēr kļūst par labu tradīciju, un katrs cilvēks, katra ģimene var tiešām uzstādīt savu koku, un pēc tam tomēr tā ēnā sajust, ka tiešām viņš šeit ir piederīgs, un viņa saiknes ir šeit. Tad būtu labi, ja mums būtu sakuras, kas piesaistītu turistu uzmanību, gan rieksti vaverēm, un lai vispār mums būtu tā skaistā valsts. Nākamais jautājums, par ko man liekas, ka ļoti svarīgi tagad runāt un dabūt rezultātus, tas būtu mājokļa jautājums. Vakar mēs runājam tiešraidē ar kolēģiem, un bija runā par to, cik svarīgi cilvēkiem, lai viņiem ir tas mājoklis, lai viņš varētu to iegādāties. Un mēs zinām, ka mūsu fondam, kas tagad pārsvarā mūsu Latvijā tas fonds tika būvēts 70. gados apmēram. Tas nozīmē, ka tas fonds ir pamatīgi novecojis, ka tāds. Un tas nozīmē, ka pilnīgi nav saprašanās, kur tie cilvēki dzīvos. Ja? Un tāpēc man liekas, ka ļoti svarīgi būt progresīviem šajos jautājumos un
tomēr sekot līdzi piemēriem, Vīnas piemēriem vai arī Singapūras piemēriem, kur tiešām būvējas tie mājokļi, ja? Un cilvēkiem ir tā kā tiesības to iegādāties. Un, protams, nav tā, ka tur aiziet tur kaut kāda pārdošanā vai vēl kaut kur, bet tomēr, lai mājoklis būtu cilvēkam, tā kā pamata tiesības. Un es ceru, ka tomēr kopā mēs sasniegsim, ka ekonomika būs tomēr ar cilvēcisku seju. Un es ceru, ka tas mūsu kopējais mērķis. Un es ceru, ka Dievs mūs tomēr svētīs. Paldies!